Grāmatrūpnieks, tirgotājs, sabiedriskais darbinieks, mecenāts Jānis Rauska ar savu devumu grāmatu rūpniecībā un grāmatu izdošanā ir bijis ļoti nozīmīgs. Valkā aizvadīta Jāņa Rauska 150. dzimšanas dienai veltītā kalendāra Laiks, kalendārs 2024 atvēršanas pasākums. Latvijas Nacionālā biblioteka uzrunāja mūs iesaistīties projektā Norišu kopā Latviešu grāmatai 500, kura ietvaros ir paredzēts aktivitātes vairāk gadu garumā, un šogad tēma ir veltīta izdevējiem, un tāpēc viņi uzrunāja mūs veikt kādas aktivitātes par godu Jānim Rauskam. Mēs nolēmām izdot kalendāru, kas ir veidots balstoties uz savulaik Jāņa Rauskas apgādā izdoto kalendāru prototipiem. Mēs atceramies, ka jau pēc 2 gadiem, 2025. gadā, apritēs 500 gadi, kopš ir saglabājušās pirmās ziņas par latviešu un igauņu valodā iespiestu grāmatu. Pati grāmata, diemžēl, nav saglabājusies, jo tas bija reformācijas karu laiks, 1525. gads, kad kādā no Baltijas jūras piekrastes ostām Vācijas ziemeļos tika konfiscēta krava, kurā ietilpa grāmatas, kas ir iespiestas, kā tajā laikā rakstīts, vietējā livoniešu valodā, tad igauņu un latviešu valodā, kas, acīm redzot, bija domāts dievkalpojumu vajadzībām. Kalendārā iekļaut informāciju par Jāni Rausku un arī citiem grāmatu izdevējiem, kas savulaik bijuši Valkā un Valgā. Dažādās sadaļās apkopoti vietējo literātu darbi, robežstāsti, kā arī fotogrāfijas, kurās atainotas Valkas ainavas toreiz un tagad. Visi šie attēli, visa šī informācija, visa šī vēsture, ja? Es esmu ļoti pārsteigta, un tajā pašā laikā man patīk, man tik daudz atgriezās atmiņā, ko ir tētis stāstījis, ja? Ko ir vecmāmiņa un ko vectētiņš, un viss šīs ēkas un visi šie cilvēki, ja? Pilnīgi atmiņa atgriezās tāpat kā vakar, ja? Tā kā es esmu ļoti pateicīga un priecīga, ka tas tiek saglabāts, ka vēsture turpinās, jā. Tagad atliek jauniem taisīt savu vēsturi. Man tādas diezgan tūs saistības ar Valku ir, un tās vasaras, kad mēs ciemojāmies pie vecvecākiem, un tās jau bija ļoti tādas vienmēr prātā paliekošas, un ir tādas arī, domāju, tieksmes kaut kādas ir, kad man ļoti arī patīk grāmatas lasīt. Domāju, laikam arī kaut kas tas vectētiņa gēni kaut kur ir atnākuši arī uz šo pusi. Valkas novadpētniecības muzejā norāda, kalendāra vērtību parāda tas, vai tas darbojas arī ilgtermiņā. Tāpēc tas veidots apkopojot pēc iespējas vairāk informācijas, kas saistītas ar radošo darbību un arī uzņēmēju darbību Valkas novadā. Iedziļinoties saturā, mēs redzam arī šīs te reklāmas, arī Jāņa Rauskas izdotajiem kalendāriem bija ļoti liels daudzums šo te vietējo reklāmu, kas, protams, arī deva naudiņu, lai varētu izdot šo kalendāru. Mēs vairāk vienkārši publicējām šīs te reklāmas uzņēmēji, lai parādītu nākošajām paudzēm, kādi uzņēmēji darbojušies šobrīd Valkā. Kalendāra atklāšanas dienā apmeklētāji varēja aplūkot arī Valkas novadpētniecības muzeja izstādi par grāmatu izdevēju. Kalendārs apskatē pieejams elektroniski Valkas novada centrālās bibliotēkas mājaslapā. Nikija Krivāne, Emunds Musakovskis, Vidzemes televīzija.